Labdien, cienītie Radio Alise Plus klausītāji un arī skatītāji Facebook kanālā. Ar jums kopā Oskars Zuģickis un raidījums, kuru mēs īstenojam sadarbībā ar Latvijas Mēdīju atbalsta fonda atbalstu projekta Ilgtspēja Latgalē mūsu vērtības ietveros. Jāsaka tā, ka šodien pašā vasaras viducī mūsu radio studijā ir viesis Artjoms Mahļins. Sveiks, Artjom! Sveiki! Artjom, tu ieņem tādu garu nosaukumu, pilnīgi jāizlasa Daugavpils Cietokšņa un muzeju pārvaldes vadītāja pienāku izpildītājs. Pastāsti, kas tā ir par institūciju, kā tā ir izveidojusies un ar ko jūs nodarbojaties? Nu jā, pagājušajā gadā mūsu pašvaldībā reformēja visu kultūras un turismā un kultūras mantojuma jomu. Tika izveidotas jaunas iestādes, varbūt likvidētas dažas arī. Mēģinājām visu šo jomu sakārtot, varbūt likvidēt varbūt nevajadzīgus amatus, izveidot vajadzīgos amatus, jā, un optimizējot visu šo situāciju. Protams, tas ir, visam ir zināms fakts, jā, ka līdzekļu ir tik daudz, cik ir. Jā, diemžēl pašvaldībās, īpaši pagājušajā gadā, bija liels problēmas salikt kopā visu to budžetu, un tas bija arī saistīts ar to, ka tomēr tā optimizācija ir skarusi arī visu šo kultūras jomu. Bet tad ir arī pievienotā vērtība attiecīgi finanšu ziņā, cilvēku kapitāla ziņā pārvaldē šobrīd? Ir jāatzīmē, ka tika palielinātas algas vairākiem darbiniekiem, kuri palika visas šajās struktūrās. Jā. Mēs izskatījām pilnībā visus grafikus, kā mums tur strādā tehniskie darbinieki, apkopējas un tā tālāk, mēģināt visu optimizēt. Neteikšu tagad, ka mums viss ir izdevies superīgi un šobrīd strādā kā pulksnis, viss kā vajag, ja? Noteikti kaut kas ir jāmaina, un mēs redzēsim pēc gada, teiksim. Galvenā mūsu funkcijā mēs vairāk atbildam par kultūras mantojumu. Mēs pāraugām visas muzejus, kas ir mūsu pilsētā pašvaldībā esošas, jā. Mēs koordinējam viņu to darbību, mēģinām tā, lai tiešām neuzsliņotas kaut kādu pasākumi, lai nebūtu tā, kā vienā dienā visus mūsu muzejus vienreiz vienlaikus atvēr kaut kādas foršas izstādes, jā. Pieskatām visu arī tehnisko situāciju, visas ēkas, jo šobrīd mēs izveidojam atsevišķu saimniecības nodaļu, kurā darbinieki nodrošina visu to tehnisko uzkopšanas. Šīm visām iestādēm? Visām tām iestādēm, jā, kas darbojas šī struktūrā. Mēs arī pāraugam kultūras mantojuma sfēru ne tikai Daugavpils Cietokšņa, bet arī visā pilsētā. Konsultējām īpašniekus, privātīpašniekus. Diemžēl nav tāda atsevišķa specialista, kā agrāk, piemēram, pašvaldību būvvaldes struktūrā, kas būtu atbildīgs par kultūras mantojumu. Skatītājiem un klausītājiem jāsaka, ka sociālajos tīklos redzēju paziņojumu, kad ir muzejam vajadzīgs direktors šobrīd. Tā es saprotu, ka visi, kuri var un atbilst, var iesniegt savus pieteikumus. Ir uzsludināts atklāts konkurss Daugavpils novatpētniecības un mākslas muzeja direktora, vadītāja precīzāk amatam. Diezgan plaši pienākumi. Vissvarīgākais laikam tās, ka nākamgad ir atkal muzeja akreditācija, un tad ir jāgatavojas šai diezgan svarīgai procedūrai tieši tā. Un mēs meklējām vairāk menedžeri, kas spēs varbūt mūsu muzejā kaut kādu jaunus idejas, kaut kādus jaunus projektus pielikt klāt visam tam saturam, kas noteikti tur izveidojas 30 gadu laikā. Ja? Muzeja ir 17 dažādas izstāžu zāles, noteikti tur ir ko skatīties, bet laikam ir jāmodernizē tas pasniegšanas veids un tas komunikācijas veids ar apmeklētājiem, ar iedzīvotājiem. Artjom, paldies par iepazīšanos, bet mēs virzīsimies nedaudz šaurākā jautājuma lokā, jo par cik mums raidījums ir saistībā par dažādām Eiropas un Latvijas vērtībām, jā. Un arī vēsture ir noteikti neatņemama mūsu vērtība. Artjom, Cietoksnis, kura pārvaldes
galvgalī esi tu. Viņš ir saistīts noteikti vēsturē mums gan ar Poliju, gan ar Krieviju, Baltkrieviju, pat Franciju un pilnīgi iespējams arī citām valstīm. Ar ko tad mūsu cietoksnis ir tik īpašs? Kas ir tas, kuru tu pāris vārdos teiktu, kāpēc cilvēkiem no jebkuras pasaules malas dodoties uz Latviju, uz Daugavpili, ir jādodas uz cietoksni? Tiešām Daugavpils cietoksnis ir unikāls fortifikācijas komplekss, kas saglabājies salīdzinoši ar pārējiem cietokšņiem šajā reģionā relatīvi labi. 85% ir autentiskā substance, kas saka speciālisti. Ja? Tas ir pēdējais pasaulē uzbūvētais bastiona tipa cietoksnis. Skan labi. Skan labi, bet viss noveco. Noveco tehnoloģijas, ieroči, celtniecības materiāli. Un faktiski, kad jau būvēja cietoksni, tas jau paspēja jau novecot kopā ar visiem tam ieročiem un arsenālu. Jā, un no pirmās šķiras pakāpeniski nokļuvām līdz pat noliktavai, vai ne? Tieši tā. Un būvēja to cietoksni diezgan ilgi. Tad vēl piebūvēja klāt nocietinājums, kas aizsargāja jau dzelzceļa pārceltu, dzelzceļa tiltu. Jā, jauna funkcija parādījās. Līdz ar to arī būvēja vairāk nekā 68 gadus. Un tāpēc mēs arī varam teikt, ka tas ir pēdējais bastiona cietoksnis pasaulē, jo vairāk vienkārši nebūvēja tāda tipa cietoksnis. Piemēram, Kaunijā jau saka būvēt jaunus modernus fortus apkārt kaut kādai lielai pilsētai. Otrais moments, tas ir vairāk tiešām skar to klasisko fortifikāciju itāļu skolu, kad cietoksnis īpaši iekšējā apbūvē ir izveidota nocietinātās ideālas pilsētas formā, kad centrā ir parādas laukums un apkārt ir tādi skaisti tādi kvadrāti, ja, ielas, laukumi, viss, kas pienākas cietoksnim, ja, ar kazarmām, ar to pašu baznīcu, komandantu māju un virsnieku ēkām. Līdz ar to, laikam, man kā vēsturniekam un fortifikācijas specialistam tas skaistākais un tuvākais ir tiešām ārējie nocietinājumi, bet pakāpeniski tiek sakārtota vairāk tā kā iekšējā būvē. Jā, Arcom, jūs esat rīkojuši dažādus fórumus, konferences, kuru ietveros uz Daugavpili ir braukuši dažādi vēsturnieki, cietokšņu speciālisti. Jā. Ko citi speciālisti saka par Daugavpils cietoksni, kā mēs izskatāmies uz citu fona? Tiešām izskatāmies ļoti labi, jo, kā es jau minēju, tas ir tas jaunākais, teiksim, tāds bastiona tipa cietoksnis, ja, labi saglabājies, un tas, ko pašvaldībā kopā ar visām valsts sadarbības partneriem ir uzsākusi to revitalizācijas procesu, tas ir ļoti svarīgi, un tas tiek tiešām augstu novērtēts. Piemēram, 2017. gadā mūsu tas revitalizācijas projekts ieguva Eiropas padomes ainavu arhitektūras balvu par visu to kopumā, ko mēs esam izdarījuši. Novērtējums Eiropas mērogā. Pat plašāk. Jā. Tas ir ļoti forši. Ja mēs runājam par cietokšņa šobrīdējo esošo situāciju, ne gluži tikai šodien, bet arī kādos gados 15, 20 iepriekš, kā cietoksnis ir attīstījies, uzlabojies un kādi ir jūsu pārvaldes redzējumi uz cietokšņa attīstību ilgtermiņā nākotnē? Un tā tiešām konsekventa attīstība tika uzsākta tikai 2009. gadā ar pirmiem projektiem, kad pašvaldība saka aktīvāk izmantot Eiropas Savienības fondu sniegto atbalstu. Un tad tika tiešām rekonstruētas visas ielas ar visiem inženiertīkliem, apgaismojums, ielu saigums. Tas bija viens no tādiem pirmajiem lieliem projektiem. Tam sekoja pārobežu projekti, kuru, piemēram, starpā arī tika restaurēts un izveidots Rotka muzejs, kurš jau pagājušajā gadā svinēja jau savu 10 gadu, pastāvēšanas 10 gadu. Un pa visam šiem gadiem vispār cietokšņa atdzīvināšana, atjaunošana, saglabāšana tika ieguldīti vairāk nekā 42 miljoni eiro. Un no tiem, laikam, lielākā daļa, ap 30 miljoni, tie ir tieši pašvaldības iztenotie projekti. Pārējā daļa ir valsts kaut kādi iztenoti projekti, kas skar vairāk valsts īpašumus.
Līdz ar to no tiem 30 pār miljoniem, protams, lielākā daļa ir Eiropas struktūra fondi, tad arī ir valsts budžeta finansējums un pašvaldības ieguldījums. Tie ir tie visi projekti, kas bija attīstīti nesen tie Nikolai vārti ar jaunu tiltu. Pēdējais objekts, kas tika atjaunots, ir Inžēra arsenāls. Tas viss kopā veido to jaunu turistu klasteru, ja, kas varbūt tā procentuāli, varbūt tikai 1/10 daļu aizņem no visas cietokšņa platības. Atgādināšu, ka visa cietokšņa kompleksa platība ir vairāk nekā 2 kvadrātkilometru liela. Apjomīgs izmērs. Un kā tad ir nākotnē? Kā jūs redzat cietoksni nākotnē? Un kādus darbus plānojat? Pavisam nesen, burtiski pagājušajā nedēļā, ir parakstīta vienošanās ar Centrālo finanšu līguma aģentūru par Daugavpils cietokšņa dārza attīstību. Tas ir tas centrālais punkts cietoksnē, cietokšņā vēsturiskais dabas memoriāls kaut kāds vērtību tāds tiešām centrs, ap kuru arī vēsturiski veidojas cietoksnis. Ir tā, ka tur ir vairākas kārtas, un mēs šobrīd piesaistījām finansējumu tikai 2 no 4 kārtām. 3. kārta ir iesniegta pārobežu Latvijas-Lietuvas programmā. Es ceru, ka arī būs atbalstīta tas koka lapanes restaurācija. Šobrīd mēs tikai labi iekārtosim to dārzu, uzlabosim drošības aspektu, ja būs arī video novērošana, stīkli izbūvēti, atjaunosim arī centrālo strūklaku. Jo tā ir tas svarīgi, tā zaļā un zila infrastruktūra, kas šobrīd ir tāda topā kopā ar visu. Strūklaka bez ūdens īsti nav strūklaka, vai ne? Tieši tā. Un ievērot visus jaunu Eiropas Bauhausa principus, ka tam ir jābūt ilgspējīgai un estētiskai arī videi. Tā kā tas būs tiešām tas ļoti liels ieguldījums kopējās pilsētvides veidošanā un atjaunošanā. Priekš skatītājiem pāris vārdos, kas ir Bauhaus, respektīvi tas ir dažādu inženieru būvju un dabas tāds savijums kopā un draudzīgāk apkārtējai videi un daudzas citi aspekti kopā. Parka attīstība, cietoksnī, jeb dārza attīstība noteikti priekš ciemiņiem un arī vietējiem iedzīvotājiem ir noteikti svarīga. Cik ilgi tas projekts ies, kad mēs varēsim spērt jaunā parkā savu kāju? Projekta īstenošanas termiņš ir 18 mēneši. Es ceru, ka mēs jau uzsāksim būvdarbus jau šī gada septembrī. Protams, ar visiem tehnoloģiskiem pārtraukumiem ziemas periodā, mēs ļoti ceram, ka līdz nākamajai vasarai tur tiešām jau būs lielāka daļa būvdarbu izpildīta. Tie ir gan jauni kociņi, krūmaugi, jaunas puķu dobas tiks izveidotas, celiņi ar jaunu segumu, jo šobrīd tur ir tāds deformējies asfalta segums, kas tiešām nav vērti tur staigāt, droši vien kā arī bīstami. Tā kā mēs ļoti ceram un centīsimies līdz nākamā gada vasarai to visu pabeigt. Jā, noteikti novēlam veiksmīgu būvniecības procesu cietokšņa dārzā. Artjom, tavs sēdeklis inženieru arsenālā. Rotko centram jau 10 gadi. Inženieru arsenāls burtiski, jāsaka, gads ar asti, laikam, ja es nekļūdos. Ļoti īsu asti. Īsu asti tiešām tā. Kā inženieru arsenālam sokas, kā ir ar apmeklētājiem, cik ir liela cilvēku piesaistīšana dažādām aktivitātēm, jo nenoliedzami, man šķiet, inženieru arsenāla pagalms ir tāds pat lielu pilsētas pasākumu un norises vieta šobrīd. Ja mēs runājam, ka iepriekšējā plānošanas periodā tika izveidots tas mūsu jauns magnēts Rotko muzejs, tad šobrīd varbūt par tādu jaunu objektu, jaunu magnetu ir pārvērties tieši Inžēra arsenāls ar to tev minēto iekšējo pagalmu, jo jau pagājušajā gadā tā atklāšana uzsākos ar lielu Bermudu 2-stūra koncertu. Un, principā, tajā iekšējā pagalmā šobrīd arī notiek dažādi pasākumi, gan auto, gan moto sporta cienītājiem. Un pat Ziemassvētku. Šogad vai pagājušajā gadā, vai gadu mijā, arī Ziemassvētku vecīša rezidence tika izveidota, mūsu jaunajiem iedzīvotājiem, teiksim tā, Ir jāatzīmē, ka projektā
noteikti kaut kāds slieksnis apmeklētāju ziņā jau sen ir pārvarēts. Ļoti labi apmeklē šo mūsu jaunu objektu, kas pareizāk skan tehnikas un industriāla dizaina centrs Inžērsnavs. Tā nav tikai retro spekratu kaut kāda ekspozīcija, tā tomēr arī ir liela darbnīca māja, teiksim tā, kas arī bez kaut kādām gida vadītām ekskursijām arī piedāvā gan skolēniem, gan pieaugušiem arī visāda veida darbnīcas, var pastrādāt ar seniem kaut kādiem rokas instrumentiem un tā tālāk. Artjom, ja mēs skatāmies uz Cietoksni, kāda ir pārvaldes sadarbība ar iedzīvotājiem, jo nenoliedzami vieni no svarīgākajiem, lielākajiem šo visu pašvaldības izdarīto darbu labumu saņēmējiem ir tie, kas dzīvo Cietoksnī, tā skaitā arī es. Cik liela šī sazobe ir jums ar iedzīvotājiem un ko arī paši iedzīvotāji dara Cietokšņa attīstībā? Cietokšņa apkaimē tiešām ir izveidojusies ļoti aktīvā kopiena vai iedzīvotāju grupa. Ir jāatzīmē, ka Cietoksnī dzīvo vairāk nekā 1000 iedzīvotāji. Jā, viņiem arī ir atsevišķa WhatsApp grupa, kurā es arī esmu iekšā. Tad es arī varu sekot tām aktivitātēm vai tam problēmām, kuras rūp iedzīvotājus, kad es arī sāku strādāt par pārvaldes vadītāju, pienākumu izpildītāju. Arī tie pirmie jautājumi parādījās, kas vairāk varbūt skar dzīvojamo fondu, kuru varbūt mēs kā no pārvaldes puses varbūt mazāk varu ietekmēt. Es varu nodot varbūt problēmas tālāk, un es zinu, kam var piezvanīt, kam var varbūt ātrāk, lai norēģētu pašvaldības citas struktūras. Ja. Ir redzama tā aktivitāte, ir redzama vēlme vairāk iesaistīties visos procesos, kas notiek Cietoksnī, varbūt iespēja ietekmēt lēmumu pieņemšanu, kas attiecas tieši uz Cietoksnī, jo iedzīvotāji vēlas dzīvot tomēr kaut kāda vidē, kur arī viņi ir daļēji veido. Ja? Un viņi arī prasa no politiķiem, no mums, no ierēģiem, lai tiktu ievērotu viņu tiesības arī uz to kaut kādu sadarbību. Ja? Jo, lai pieņemtu lēmumu par kaut kādu vides veidošanu, kaut kādu jaunu objektu uzstādīšanu, tas tiešām pēc tam viņiem ir jāsādzīvo un tā ir Cietoksnī. Jā. Redzam tādas problēmas, kuras varbūt veido arī turisma attīstībā, jo vairāk cilvēku, jo vairāk mēs rīkojam pasākumu, jo vairāk arī kaut kādu neērtību vietiem iedzīvotājiem. Mēs slēdzam ielas, tur apmeklētāji parkojas visur, kur grib, tā skaita iekšējos pagalmos. Ja? Tad ir tādi jautājumi, kuri tiešām ir cieši saistīti, un mums kopā jāmēģina atrisināt šo visu. Mēs redzam, ka ir vēlme rīkot kopīgus pasākumus. Mēs arī uz nākotnē esam ieplānojuši to sadarbību, varbūt tiešām kaut kādu ielu svētku rīkošanu vai kaut kādu pagalmu svētku rīkošanu. Tādā veidā mēs kā no pārvaldes tiešām to visu varēsim atbalstīt un noteikti atbalstīsim. Jā, Artjom, ja mēs skatāmies uz Cietoksni, protams, pirmais bija ūdens paceļamās ēkas atjaunošana, tad sekoja Rotko muzejs, arī Martinsona māja un tagad inženieri arsenās. Arī policijas pārvalde pa vidu ir bijusi un daudzas citas ēkas arī šobrīd atzimst. Un vai nav tāda nākotnes problēma, ka mēs izveidojam ļoti daudz institūcijas, kuras ir aktīvas darba laikā, savukārt vakarā, tad, kad visiem darbs beidzas, Cietoksnis paliek tāds klusais rajons. Kā jūs esat redzējuši šo lietu attīstīt? Vai tas ir dzīvojamā fonda palielināšana, vai tas ir, vairāk kafejnīcu, vai kas padarītu to Cietoksni dzīvāku arī vakarpusē? Laikam vienīga iestāde, kura strādā visu diennakti, ir izlaicīgas aizturēšanas izolātors Cietoksnī, kas vairāk ir policijas struktūrā. Jā. Es domāju, ka noteikti mēs varam pievērsties kaut kādu pasākumu rīkošanu, kas varbūt, lai netraucētu arī vietējiem iedzīvotājiem, bet tas ir tāds tiešām appusēji svarīgs moments, ka mēs it kā vēlamies, lai strādātu kafejnīca, lai būtu arī viesnīcas, bet no otras puses, lai to panāktu, vajag vairāk turistu, bet lai
aicināt turistus vai nu jaunus objektus, jā, vai nu kaut kādus jaunus lielus festivālus pasākumus. To, ko mēs varam darīt, mēs to darīsim. Ar jauniem objektiem arī ir sarežģīti, jo mums visu laiku arī pārmet, varbūt ekonomisti atkal jūs kaut kādu tur jaunu muzeju atversiet, kāds to uzturēs, jā, kāda būs tie ieņēmumi. Tāpēc tie ir jābūt tādam zināmam kaut kādam balansam starp visu interesē. Mūsu raidījums tuvojas strauji izskaņai. Arčom, tavs novēlējums mūsu radioklausītājiem? Noteikti sekojiet Daugavpils cietokšņa ziņām gan Instagramā, gan Facebookā. Noteikti izbaudiet šo vasaru Daugavpils cietoksnī. Vēl ir daudz interesantu, skaistu pasākumu. Tā kā uz tikšanos Daugavpils cietoksnī. Ja, mūsu raidījumā šodien viesojās Daugavpils cietokšņa un muzeju pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītājs Arčoms Mahļins, un savukārt radioklausītājiem vēlos atgādināt, ka raidījums notiek projekta Ilgtspējas Latgalē mūsu vērtības ietveros, ko finansē Mēdīju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem, un par raidījumu saturu atbild Sijā Alise Plus. Uz tikšanos nākošais raidījumos. Alisa Plus Radio.